ekipējumā kādu bruņinieku varēja izvietot Latvijas teritorijā, Igaunijas teritorijā 14. gadsimtā. Konkrēti 1350. gads. Brālis bruņinieks, tie pamatā Latvijas teritorijā pret neticīgajiem. Šādiem brāļiem bruņiniekiem vēl nāca tādi kalpotāji kā es līdzi ar puskrustu. Viņus sauc par peletsvārčiem, pelēksvārčiem un vienkārši pusbrāļiem. Pa labi, jā, Jānis Kušs, šādi te vietēji, kas gāja līdz ordeņbrāļiem kā vieglā kavalērija, bija arī Livonijā raksturīgi, jo vietēji pilnā bruņojumā ar 2 šķēpiem, cīrevi un visu pārējo ekipējumu. Lūk, šādi vairāk vīri, viens skaists kopīgi. Aleksejs mēģinās vēlreiz. Redzēt, Aleksejs nolaid vizīri, tas ir sejas sarga. Šādi pamatā bruņinieki devās uzbrukumā. Lai tātad pretinieks neievainotu sevi, viņš nolaidis vizīri. Ja viņš gribēja, viņš arī atrast. Aleksej, vēlreiz? Vēl viens piegājiens, un tad dodam vārdu Jānim. Šarika bušiet. Šis te ir kaujas šķēps līdz 250 metru garumā, un tad viņš arī kalpoja kā nezvērs spēks, lai lauzu pretinieku ievienu. Aiziet! Hei! Haisā! Nu, skatīsimies, kā mums izdosies jāsniekam Jānim. Тихо, мам, бери фото. Убери фото. Подскользнулся, может быть, на брусчатке. Parasti šādas cīņas notikās uz klāja lauka. Bruģis mums šoreiz diezgan paslīdīgs, tāpēc pretstāt trāpīt kā metri. Ее дали. Бедная лошадь. Второй лошади потом надо к ветеринару на всякий случай сходить. Только... Чуть-чуть. Aleksejs mēģinās vēlreiz. Ему сложнее, потому что... Šādi maz riņķīti, ir jātrenējās. Ir gan dažādi izmēri, bet šis ir viens no tādiem mazākajiem, viens no... Этот, видно, опытнее. Тот, который сейчас едет. Сейчас он будет. Смотри, как это лошадь. Новая лошадь? Нет, это все есть даже. Нет, та, которая упала. Да. Упала там. Упала вот эта. Которая сейчас поедет. Давай, осторожно.
par to, kā tad... Ну что ж, теперь турнир дома. На велосипеде садитесь. Я вам выдам палку. Смотри, у этого молоток, а у этого что, топор. Топор. У него Просто топор. брось его У и него... всё. А что должно было быть? Надо было- Задача попасть друг к другу и не упасть. А, да? Да. А я бы просто на топор метнул бы. Эдик стоит не успел. Nu, šāds te cīņas parasti arī varēja būt letāls gan bruņiniekam, gan zirgam. Un zirgu pa zirgu Nie, так нельзя. daudz gadījumu, kad arī rāpu. Līdz ar to arī noteikti bruņinieks ir pazaudējis šo cīņu. Interesanti, ka cīņās arī bijis tāda elementa, kā laušanās arī zirgā un pretinieku gāšana zemē. Un В голову līdz ar to, лошади попадет. Nu, šīs cīņas ir bijušas ar savu veidu tehniku arī. Ja? Protams, tā nav tik vienkārša vienmēr. Ar mums kopā šodien bija Jānis Aleksējs, bruņinieks, Valsts ordeņbrālis, un Jānis Kušis, latviešu bruņinieks, brīvnieks. Kopā sadarbībā ar Armanda lauku jātnieku kluba, biedrību Rodempojas un Rūpašu novadu pašvaldību. Nākošo nedēļu, 22. augustā. Все закончилось.